Sveiki! Padalīšos ar pieredzi. Pirms 9 mēnešiem man kāda uzņēmuma vadītājs jautāja, bet kāpēc mums jau 3 gadus nesanāk? Sajūta ir kā kaut kāda maģija turēt uz vietas. Un to sakot, viņš nosarka, jo atzīt šādu neziņu vadītājiem, tur vajag drosmi. Es savukārt jutos labi, jo es jūtu, ka ar šādu atklātību mēs jau esam uz laba ceļa. Un mēs sākām strādāt ar šī uzņēmuma vadības komandu. Tagad 9 mēnešus vēlāk apgrozījums ir pieaudzis vairāk kā 6 reizes. Maģija? Es ar maģiju nestrādāju, bet es ļoti labi izjūtu un saprotu problēmu personīgā līmeņa cēloņus. Pēc apmēram 20 gadiem uzņēmējdarbības pieredzē un 10 gadiem padziļinātā pašizziņas praksē, es jau pēdējos 4 gadus strādāju kā pašizziņas mentors uzņēmējiem un vadītājiem. Un tas, ko es redzu, kā parasti, ja ir šīs mistiskās problēmas, ja darbā nesokas, tad tas ir tāpēc, ka mēs kaut kur pretdarbojamies. Vai nu paši savām, vai citu cilvēku autentiskajām spējām, vai vēlmēm, vai abiem. Un tad ir tā, ka ir ļoti daudz darbību, liekas, viss notiek, tiek investēts vai tērēts ļoti daudz enerģijas, bet rezultātu nav. Tas ir tā kā ar automašīnu. Braucam 2. ātrumā, ieslēgt un maksimāli izspiest gāzi. Vai nospiesta maksimāla gāze un maksimāla bremze. Bet kas ir šī bremze, gāze, 2. ātrums, tādā biznesa kontekstā? Lai atbildētu šo jautājumu, lai cilvēki paši varētu ar šīm metodēm strādāt, es esmu izveidojis 5 soļu ascend metodi. Tā ir metode vadītājiem, ar kuru vieglāk un labāk atrisināt problēmas, saprotot un atrisinot to personīgā līmeņa cēloņus. Lai iepazītu, kā šī metode darbojas, dodies uz pievienoto saiti. Tur ir 1 stundu garš bezmaksas treniņš tiešsaistē.